Viss tecējis leju. Nu, godās. Ir zināms, tas cilvēks bija, kas to darīja, pats pazalīļā pēc tam. Jā, par ko mēs neko neizdarām arī. Vai tu toreiz varēja izdarīt kaut ko? Klusēdama raudūt, pīta pat veikalis bija visus ēdus pulverus. Kad dūdat vordu. Jau devet vordu man? Jā, lūdzu. Mūzam sadīt. Nu, kurš? Kas tā maliņā. Un visiem te redzams tikai grīvuši izlasams. Mēs tie, kas vairs dzīvi neapsūdz, bet tikai svētību lūdz. Uzraksts. Veltēts tas akmiņas, pīmiņas akmiņas tiem cilvēkiem, kurus izvedē 41. gadā, 49. tamos gados. Nu, Maltas pogasta. Nu, tas jau viss nocer zināms par tiem represētajiem cilvēkiem Maltā, tāpat kā visur citur. Visus padomju varas gadus jau nezinojam, nemod nebija ni izvastūs, neko nebija, ni mūcekļu. A tot, ka jau rodos tie atmūdas godi, par cik man bija īspēja tāda, es vadīju folkloras ansambli no 83. gada. I bieži reiko Reigā seminarus, i veci cilvēki. Visi tikai vārsti te iz staciju, pa stacijas īlu, iz vagonu, kurienes tika aizvestīja. Var jau jūs spīdīt? Lai vēl drusku pagaidīt. Un grāva tas baigais gads tapšanu. Lūksim pastātīt pašu Leonardu, lūdzu. Labdien! Esmu runāšu nākamā valodā. Jā, lūdzu. Pirmā valodā, kurā runāju sen, ko tas vēl te dzīvoju, tas 6 gadu. No, ja man sajūgs, jūs manu čevļu valodu piedod. Labos. Ko darāt? Varu pastostāt, no atmiņas, kā tas viss notika. 42. un 43. gadā tikko izdota gromata itie poša. Jos atsašķielās i ar valodu, i ar formātu. Viena bija leloka, viena bija mozoka. I 90. gadu sokumā es, Ēriks Vēbers, kurš jau mirs ir, i Jānis Straume deputāts, Šņūļa saimā siešmestrie, tā izdomām, ka vāk atkordot, izdot iedot gromatu par to, ka iz to laika nebija neviena dokumentētoka izdevuma vairāk, kas stostā par tiem notikumiem, kas bija tot. Tā mēs to izdevumi, tā mēs sokam jau īstenot. Visāži go, nago vīgli, notika visādas neparedzētas, nepatikšanas, sarežģījumi, visādākie kādi. Ieskaitot to, gromata drukota tikai Lietuvā, Latvija neviena tipogrāfija nedruko. Politiski, tad jā, reitaķē, atguvoja. Ja Lietuvās nobrauču, i tī pograbā tipogrāfija. Kā nogoja pograbā, im elektrība izgaisa. Ja es saku, ka 3 gadu laikā neko tā nav bijis. Kā es atbrauču, tā elektrība izgaisa. Visādi notikumi bija. Kā gromata pazarodā, bija liels trūksnis. Krīvija Latvija izsniedza notu. Premjers tad bija Birkaus. Birkaus ģenerāla prokuratūrai lika ierosināt pret mani kriminālu lietu pret uz gromatas izdūšanu. Varētu saprast, ka to dara kāda agresora valsts, kāda cita valsts, nu kā poša valsts. Pret pošu savu viesturi vēršās tādā veidā. Interesantāks bija, ka es biju ģenerāla prokuratūrā, es pratinoškam visu tad tī prokurori, man kā labākie draugi bija. Tu tī pīrokstītāji, tu tī izdorītāji. Nu, i tā tas viss neko nezabeidzās. Gromata izgo. Mēs jau izpīdjam 2 reizes. 2. tirāža beidzās. I tad Daugavas vanagi atgo ar savu naudu paļeidzā. I mēs jau iztulkojam 3 valodos. Nu, 2 valodos, latviski jau jai bija. Niuļa mēs gatavojam itai gromatai principā turpinojumu. Es te jums pamešu tādus tekstus.
Jūs varēsiet izlasīt, ir aprakstīts viss, kuri kādā veidā mēs taisam. Latvijas brīvvalsts laikā brīvības cīņu kapteinis Vīcups izdeva gromatu ar nosaukumu Malno gromata. Jo tīslo visai bija. Kas timā gromatā bija rakstīts? Timā gromatā bija rakstīts, ka es ar dokumentiem bija savots brīvības cīņu dalībnieku līdzības, i tūs, kas karo otrā pusī pret Latviju, i ka Latvija nūtadibino, i kļuva par savējiem, kļuva par virsnīkiem policijai, ministrijos, visur kur. Es bija savēļas ar dokumentiem pierodies, kur tie cilvēki bija parakstījuši, kaidus amatus ņūļa ījāmi. Tas bija nozīmīgi par to, ka mēs tožā šodien ņūļa vocam, piemēram, viens no omanīšiem, kas preses namu ījāmi Reigā, i to sīvijas aiz mums staigā. Es zinu, ka es šodien ir mūsu policija kulpits. I taidu ir довольно tāds. I mēs visus gribam jūs dokumentēt gromatā, ka izīs, tak izīs, ka neizīs, ka patraucās, tak neizīs, nu mēs vismaz raudzēsim to darbu izdarāt. Es domāju, ka es daudz neko par to gromatu vairāk narunošu, droši vien, ka jūs jau būs kāds jautājums, jūs jautājatās rostostiem, smolko par to, ka itie gromata topa 4 gadus, na 1 gadu. Itos bildis, ka datorā sēdēt, ir retušā taisāt ja visu. Sakonis uzzinās, kādu to cilvēks redz, ka es jau to visu sazavierās cauram dīnam. Ja iet to pa 4 gadus tulkojumi, potom bija viss, nu, tad trūkumu toži ir. Kļūdas toši. 108. lapspūsī mēs varam atrast kļūdu, kur izdējamies. Viss kāds gados. Nu, gromata savu darbu izdarā. Par to, ka man bieži bija gadījumi ar studentiem runāt. Viņi paņem pazavēr, i naivam atsevišķam uz mani virās un saka, a bija tai? Vairāk jau nevienas tādas ir bīzes gromatas, kur daudz ciparu, daudz atmiņu, visa ko. No jaunieši šodien gromatas nalasa. Paņemt video vecumu, 30 gadu jaunieti, i pavaicot, cik es gromatas savā dzīvē ir izlasījis, tos, kurus skolā lika. Vairāk neko es nalasa. Tas ir ratums, es jau tomēr aizbraucu no Maltas projām arī maņūkas, gan atstoja, bet kamēr es skolā bija, tikmēr mēs ar jū stundās strādājam. Kad mēs strādājam arī to gromatu, tad ļoti bieži mēs ņemam klāt totālā terors Baltijā, genocīds Baltijā, salīgumi tos divas par visas čekos standarta metodiem, i tad pēc baigā gada mēs vēl ņemam mūsu cīnījamos Babris kundzes likteņu stāstus, i tad mums veidojās tāda stunda. Nu, paldies, ka es izdevēt vēlreiz tādu, ja es domāju, ka mēs izsagrodošos, un mums tagad būs tāda arī skolā. Itumā gromatā nav neviena sankcijuma, izņemot to, ka mūnu naudu. Par to, ja kurš 4 gadus ir tapa, ka tie nauda bija jākaro, jālasa. I tad bija problēma. Ir cilvēkam gromatā. Viņš ir Latvijas, nu viņš nadūt. Viņš nadūt, kā citu varētu izdevēt, izlasāt. Ja moza pensijas man stosta, ja Latvijas tikai naudas, viss tādi stosti bija. Kas es varbūt porliekšu no tematas uz tematu, ir tāds, ka pēc 10-15 gadiem var būt tāda sociāla politika, cik darba vietu Latvijai, cik visa kas var būt. Nu pats galvenais būs latvieši vai. Būs, kas timā valodā vai runāja. Mēs neviens, mums mozās par sevi domājot, esmu padomu īkortas bārns. Man ir no tos īkortas daudz, kas ir porgojis, no es cenšos tikt no to vaļīgi. I mēs tādā secībā izdomām visādas citas gromatas. Par to, ka mēs domājam, ka mums ir avīze bija, itumā gadā mēs postom izdot avīzi, 7 gadu izdo laikraksts Latvijas Latvijā. Mēs itumā gadā jau postom izdot par to, ka no pavasarā mēs sāksim izdot na avīzi a gromatas. 2 mēnešus izīs viena gromata. Tie būs analītiski, vēsturiski, politiski, tādi gari raksti, nopietni. Gromatas, pastāsim, itē gromata. Itē gromata ir ļoti vērtīga. Pirmkārt ar to, ka te aizmugurē ir milzīgs saraksts savu uzvārdiem, kas tomēr gromatā ir pieminēti. Tie ir visi Pauli, Zīduņi, daudz cilvēku. Neviens no jūs, gromata jau kādu reizi gadu izgojusi, neviens no jūs nekot nevienu pretenziju par mums nav izvirzījis.
par to, ka tie ir rakstīta taisnība. I mūsu slavenie cilvēki izēja diezgan savādāk. Čeka strodo na viņi itūs darbus. Ar ikiem darbiem jai soka. Tu pirms izniecinot cilvēkus fiziski. Ar to ļoti jau grovējos morāli. I te ir aprakstīts, kā tas notika. Nu, piemēram, mēs varam domāt, cik vāgo mums ir Eiropas Savienībā stoties, cik nav vāgo, un mēs pastostieši to mehānismu, kā tas notiek. Pie varas esošie sagatavoja mums komponistus, dzīvniekus, dzējniekus, aktierus, tādus, kas mums patiktu, kā mēs ticātu. I noteiktā brīdī, kaut jām kū vāk, ielīk tos vordus jo mutī, tautu aicinoja, tauta nulīti izdara. I itumā grāmatā daudz par to ir. Par to grāmatu ieņēmuma dienests mums tādu porbaudi uztaisā. Visu, sākot ar līgumu ar autoru, līdz pēdējai bildē. Politiski nevarā neko dazasīt. Tak mekļā kašķi notakola. Cizama, visu ko izglāb. Niko neizglāb, skortībā. Nu, ir te grāmata. I te grāmata. Es daudz jūs jau nastostiešu par to, ka, kas izlasās tas Moškūs abrases, ja ir savaidok vārsta, savaidok rakstēta. Mēs varam strēdētīs par to, kura konfesija loboka, pareizoka, kura ticēba pareizoka. Nu, mēs nezinām patiesībā, mēs cilvēki. No vienīgais, ko mēs zinām tos cilvēkus, kas tev sludinoja, ja mēs redzam, kādi ir poši. Es varu neticēt tam, ko tas cilvēks te raksta. Cilvēks ir dzimis 15. gadā, Izraēļa dzēvis, viņam ir Francijai dzēvojis, bieži es arī runāju. Viņš ir aprakstījis 40. gadu okupāciju, Otro pasaules kara, legiona cīņas. Nu, jām ir savs skats iz dzēvi, iz cilvēka uzbūvi, iz jo nozīmi, ka es ir, kotrieks latviešu patriots cilvēks. Es sacākajai izaģevēs, iz 2 gadiem aizturēt itu grāmatas izlūšanu. Citi vārdiem sakot, īlieda par vidu starp mani ir Goperu, sajaucēt būsim tos sakarus, un mēs par 2 gadiem vēlāku grāmatu izdevām. Okupācijas muzeja nostoja ir. Mēs varam lomot plēkojumus no okupācijas varas, turpmāk no itos dīnis vārdu žīts nalietot, visi ir ebreji. Latvijai tai vēl. Paradoks. Reigā ir Rīgas ebreju biedrība, kura atguva žīdu īpašumus. Par to, ka īpašumi žīdu biedrībai piedēļā Reigā bija žīdu īla, jam tas vārds nepatiek, jis to neaizēst, a īpašumus da. Tos pār. Nu, tīsai maģevi īpašumus, ņūrījiem, viss, tos mojas Reigā pieļiem. Jums ir kādas ziņas? Tur arī tā zvērīgas lietas notika. Notika daudz. Es meklēju ziņas Nīkim, bija tā Cīnkins. 47. gadā Rieziknīgs nozaslovēs, kā jau napaimta dzēvu. Jū godo pa pagastam apliek, jau līki. Ir roģā, ka jis ir beigts. Es to žavotu ziņas par jū. Interesantokīs, kā es to ziņas no radnīkiem natagloju. Čužie cilvēki pastostjau. Diemžēl vidusskolā spiežam bez grāmatām. Mēs nespiežam. Mēs ar muti spiežam. Mēs ar muti sakam, ka plēpēt nav labi. Pat cigaretis ir visur. Ar vienu roku dūt, ar otru atjem. Latvijas vēstures mācīšanu priekšmetu, ja? Obligāto. Nu, kāda jūs vispār skatījums uz to? Tas ir tāds, ka cilvēkam skolā ir jāizsam riekinot, rakstēt uz savus tautas vēsturizmu. Es varu kādu ķīmijas formulu nazanot. Tas plāns jau ir. Porcieris to saiti ar veco paudzi. Porcā diskai borens, kur viens papūte to rīt. Dēļ to, kas es domāju. Pēc spāks ir milzīgs. Man liekas, nekādu diskusiju nav varētu būt. Kādas varētu būt diskusijas Latvijas viesturi, par Latvijas viesturi, ka Latvijas cilvēks nazina savu viesturi. Nu, tak tas ir absurds. Piemēram, uzprosa skolānam, kas tie tāda vāršplēša dīna, ir šeit runāja visādi smuļķības. Nu, tas ir, es nezinu, tas ir vispār... Nu, tas nav viņa Latvija. Amerikā... Arī ir, bet nevajadzētu būt. Galvenais ir biznes, nauda.
Bet arī vecāko paudze nazina, ne tikai skolēns. Nazina. Vienīgā izēja ir, ka tie vecāko paudze tā jaunokai poša līdzās. Negaidāt. Tā ir, ka tie vecāko paudze, tiem bērniem nerunāja namoca. Ir skola namoca. Man liekas, skola jau tie vajadzētu kaut kādas klases otros, trešos. Runot par to. Nu, bet par ko tas skolāni? Nazina, kas tie tad latvieši rīna? Viņi tur ir programma, kur par viesturu ne tikai jomoca latviešu viesturu. Nu, ne tikai latviešu, es tikai kā piemēru to latviešu dienu. Tādu piemēru ļoti daudz. Nu, tāpēc, ka nemāca Latvijas vēsturi, tāpēc viņam nezina. Ja mācīt Latvijas vēsturi, viņi visi zina. Nu, nav, nu, tad par to ir runa. Nav nu pomocēt. Vajag gribēt tikai. Man liekas, ka var izmantot arī šitādas viesturis uz grūmas, ka visi dokumenti arī par Latvijas nākarības atjaunošanu. Visa interfrontē, tautas frontē, visa Danoku brīdza. Ikštā ir. Es domāju tā, ka mēs gribam savus bērnus atgriezt, nu vienmēr zinot mūsu viesturi. Viņam tāda grāmata jāparoda. Tas notiek bērna galvā. Mēs viņam parodam tādu bīzu būku, kur daudz burtu. Viņš jau nozapēda. Viņš vairs jau neko nav. Skolotojas izmantoja, lai nav bērni. Literatūras, arī vāgotu filmas, vāgotu daudz ko, plakātus, visu ko viegli uzperamus. Toļok jau, ka jau interese pazarot, tad es liekas dziļāk. Arī tam grāmatam cilvēkus atgriežu nokušai. Jūs jums viss skaidrs. Varbūt, ja mēs spētu regulēt to augsto vīru galvas, un tad tie mācību plāni būtu drusciņi savādāki, un tad tai Latvijas vēsturē arī skolā būtu lielāka, vairāk stundu skaits, jo vēstures skolotāji pati zina, kādas cīņas tagad mums notiek. Ja mums 1 stunda Latvijas vēsturē nedēļā, tas taču nav reāli vispār aptvert. Tikpat nereāli ir tās galvas iespējas. Tikpat nereāli. Jo es kāpēc tie visi lielie valsts pārbaudes darbi nāk pavisam kaut kādu citu mērķi. Ja? Uz kaut kādiem maz nozīmīgiem faktiem, kur varbūt viņš vienreiz kaut kad dzīvē tikai dzirdējis tos. Kad es skaidri nevilku. Ģenerālo līnija ir novilkta. Ja iesaucos tā, visu, kas cilvēku degradēja, vāk atbalstēt, ir visu, kas cilvēku pilnvai to izlietoja, paksliecinot. Kad tas senos laikos Sokrāts go ar saviem skolāniem i klausājās, ko jūs mums stosta. Ir pretīgo prostitūte. I jau saka, tu jau tos gudrēbus stosti, āsim ar pierstu, tā pakaļ, jūs ne tev pakaļ. Es ko es sacā, jūs tev pakaļ. No tas ceļš būs pa kopņam izļēji, āsim jūs matot pa kopņam iz augšu. I te ģenerālu līniju visus pa kopņam izļēji nodzēt. I kad tu gribi izdot kādu porno žurnālu, tev būs kredīti, tev būs viss aidu. Kad tu gribēsi kūdīt prota, neko nav būs. Lupas govas, būs papierus aizmies. Tāda vatmotīvas līnijas svarīgo. Ja ir pieņemta, ja visi pakļaujās. Nu, ko jai aizjūta? Ko tas atkarīgs? Ko jai aizjūta tāda lūksviņa? Ko mēs neizlūcam? Mēs neesam nekādi izgudrotāji, tas notiek visā pasaulī. Es sagatiešu savu personisko viedokļu, jūs varat tam neticēt. Latvarīšam kvalitātes zēļu. Izsēnu ķemšanas reiz valodas zēļu. Valodas prasmē vēl ni par ko nalīcināja. Es 94. gadā Dresdenī biju 2 dienas staigāju pa to pilsētu. Es redzēju vāciski runājušus krīvus. Tiešā ēterā ar Plīneru, Saeimas deputātu, Latvijas radio. Mums ir izglās saruna par integrāciju, par visu ko. Es jums sacīju tā, jūs mums piemēru parādīt. Jūs paņemiet savus palestīniešus, integrējat. Kā mēs pazīvēsim, ka jūs izīs, mēs toši varam integrēt. Latvijā sokumā
98. gadā mēs to sākam izdot, Igo tirāža visu laiku goja uz augšu, pieprasījums bija liels. Tad par mums ir mirus no kriminālītu, varat izdomāt, Reigas centrs, Vecreiga. Mana firma, kurā strādāja pusmoja aizjem, Peldu īlā, atbrauc ar 10 mašinām, īlāns moja, ar paņetīm, visi verās, kas te par teroristiem, kas te notiek. Izkrata jau visu atbraucis sātu, izkrata neko nātrūt. Pībļauni pilnas avīzes, 15 gadus pīsūļā, panorāmā rodā, visi. Beigos, viss bēdzās ar tū, nu mēs bēdzam lītu. Saku, kā tā ir bēdzam? Sāpam. Rakstīt papēru. Ko narot nevienu. Nu, pierakstā papēri, man tas papēris ir, es jau rodu. A ti man rakstīts. Krimināla līta izbēgta par tū, ka nebija nekāda pamatu īrosnot. Nu, es nevaru katram, kas panorāmu redzēs, tu papēru parodāt. Tā tas viss notiek. Tot viņi saprata, ka tas viss notika, mums nedēļas laikā tīrožā dubultojus. Iz augšu uzgo. Viņi saprata, ka tā nevar ar mums rēkoties. I tot viņi pieejamē gudro politiku. I atrada cilvēkus, kas finansē laikrakstu, i tūs pa vienam soku apstrādāt. Katram savu pieeju, i tā jau visus galus nocirta. Mēs palikām bez finansēšanas pilnīgas. Nu, labi. Es tu visu turpinoju, i katru gadu aptuveni 800,000 latus laikrakstā liku varā izīt. Laikraksts bija ar rīteri tādu, viss kā Leonards Inkins pastostās jūsim, kā ir pareizi. Es dodu jūsim īspēju pastostāt citiem, kā ir pareizi. Es esmu viņu tehniskīs izpildītājs, es nodrukoju, es par saturu nābildu. Jūsu viedokļus lūdzu, cits izlasās savu viedokļu blokus, organizācijas. Taidi vanagi, taidi represēti, viss bija domās. Paimīt katrs pa lapas pusē sevi, ja rakstīt, ko gribat, neviens jūs necenzūrās. Navāk. Mums ir milzīga sārga. Vienotības vārdā dibina jaunas organizācijas, vienotības vārdā dibina jaunus laikrakstus. Haite, ir partiju gunas, strādājiet jūs. Kam jūs jaunas taisat? Tu cilvēku, kam tos lietas interesēja, Latvija no to vairāk nepalīga partiju skaits dzimst lielāks. Vīni tī paši uzvordi, no vienas kompānijas uz otru staigāja. Nu tagad jauna Raiva Dzintara. Raiva Dzintaras pazīstu, jo no to laika, ka viņš sūlā sādā, es ar jau direktoru runāju vēl staigoju. Spējīgs, talentīgs cilvēks. No, puro gudrs, i vispār jau, es jums kā interesēju, varu pastostāt savu viedokli par tom politiskam partijām. Daudz vaicoja, nu par ko, nu vienādi mierki, par ko atsevišķas partijas. Tu, ka mierkis ir vienāds. Visas partijas tiek uztvērtas kā biznesa projekts. Es siežu, esmu atspildīgs, esmu traktoris, vienalga, kas esmu. Nu, man vairs darba nav. Es tā līdz absurdām visu novodu, ka būtu vienkāršāk saprast. Darba nav, nu, darba vieta jau izdomāju. Es izdomāju, iešu politikā. Lai politikā ietu, kas ir vajadzīgs? Ci pret kū, ci par kū. Izdomāju pret kū. Tad pājām kudrus cilvēkus, izdomāju lozungus, tiem lozungiem sāicināju kūpā visus, nodibināju partiju, esmu vienos vadētojis. Nākamais soļs, zināt, ko cilvēks to jau dara, ka partijiem ir? Izstaigāja, meklēja, kam pordotīs. Es ir da Kārgina, ir da Lemberga, da Mozoku cilvēciņu. I pordot savus pakalpojumus. A tas verās, nu, zito zirdziņa var likt naudu, izdaskrīs da gola. Iedot naudiņi, izsokos viss aizīt. I beigos ar to programmu, ar tiem lozungiem, timā partijas darbībā neko kūpē nav. Tas ir kortējis biznesa projekts. A cilvēki, arī tu visu televīziju, nu, paeksperimentēta kaut tam. Man ir viena pensionāra, jau 10 gadu pensionāra, ja diezgan pordzēvo, ka nogo pensija vairs nebija naudas pirkt avēzes, nevarējos nopirkt, nevarēja palasāt. I prokot reiz godi attītieda mani saka, zini, kā ir labi? Golva tēra, visu saprotu. Nu, izraunīt to odatu no tos vienas raizīgi, nedēļi napazīvērītās, redzāsit. Viss būs savaidvāks, skaidrāks ir vienkošāks, i neko nezaudāsit. Visu zinosit ir ilga, viss pītīgs. I tāpat ar tiem cilvēkiem bija tā sazombēti, ka kā Pavlova suņi reaģēja uz refleksiem. Viņa televīzijā pūtiņa damīdza, izceļās vīt par to sarakstu nobalsoja. Es nedomāju ni par ko. Es biju vienā vēlēšanu komisijai sen.
I divi jaunas mētiņas nobalsoja, kā izgoja? Izgoja orā, mēs satikam. Nu, par ko tu balso? Nu, par Gorbunovu. Saka, par ko? Nu, iztaic glēts. Es saku, tev būs ar jau joguļ, ka tu par jau balsoji. Iš valsti to vadās. Mēs, ka pierkam televizoru, parunājam ar vienu, parunājam ar otru. Veikalā vīnā konsultējamies. Mēs sprīžam nedēļu. Par to, kas mūsu valsti valdās. Mēs, itis. Nu, i tad brēnojamies, ka mēs tāda dzēvē ir, nu, poši ir vainīgi. Kas, nu, nabrauks niegers no Āfrikas, mēs to dobu Latvijai taisēt. Poši būs. Bet kāda izvēle? Kāda izvēle? Nu, ko izvēlēt? Šuģi. Mans personiskais viedoklis. Ir politiski nepareizs viedoklis. Es varu pasāt viņu savu viedokli. Mans personiskais viedoklis, ka mēs vēlēšanos esam jau zaudējuši pirms gadiem 10. I Reigā iz sienes ir tāds labs plakāts. Zini, kā tie rakstēts ir tā? Ja ar vēlēšanām varētu ko maināt, jos aizliegtu. Vairs nevar maināt. Nav īstpējams. Mēs varam nodrošināt ar darba vietām dažus cilvēkus, kurus tumos partijos darbojos. Reālis izmaiņas valstī vairs izdarāt nevar. Es domāju, ka pašvaldības cilvēki to lieliski saprot. Nu, izdomāt situāciju. Ir budžets, miljardi. Ir partiju saimnieki, kas to naudiņu stunda turpu šurpu. Nav atkarīgi no politisko viedokļa. Ir stunda to naudiņu. Tur 600, biļņot tikai miljonus. Kas to zina? Mums 500. Kas to var porskaitāt? I tā tas viss ir. Izdomāta situācija. Mēs visi mēs, kas te siežam, pēkšņi kļūstam par Saeimas deputātiem. Mums ir 51 balss. I mēs viņiem vairs nedosim to naudu daļāt. Zināt, kas notiks? Ko ir tos naudas ar mums izdarās? Nenotiks tādu brēnumu vairāk. Tas ir paspēlēts. Paši savam rūkam mēs esam to atdevuši. Man jau jāsaka, a ko darāt? Saimu rozvēst. Man rodīs, ka mums jums vāgotu savus domāšanu porskaņot iz to, ka viens otram palīdzēsim kļūt bogotokiem. Mums ir vajadzīga nauda, mums ir vajadzīga veselība. Mums ir vajag saprast, ka mēs varam vēl ko attīstāt un uztarbot tikai sadzīves līmenī. Politiskā valsts līmenī mums vairs nekas nepiedara. Reigās var izīt iz ieles, brēvēbas, jebkuras. Ja visi veikali, visi krugi nepiedarās nevienam latvītim. Mums vairs nav teikšanas, mēs varam ilūzējas te turēt, ka mums pēc Ženēvas konvencijas pīnokos. Nu, kas ka jau pīnokos? Izdara savu darbu, tā jūs sadzēves līmenī vienam otru virt orā. Kad nebūtu, tā kā anekdoti par to aini, kur vienā kotlā vorājās latvīšī voka nebēja vierstā, a otrā bija voks. Par to, ka tī viens izleis vilks porējus orā, a itim daži voku navāk likt. Ka viens leis porēja rausat pakaļ, nu? I to mums jau vāk maināt. Ka mēs to maināsim, viss kotībā būs. Mēs devosim. Bet, ja saka Latvijas latvītam saldinājis iedīns. Nav prāv, nav. Nav tā? Tas ir izdomāts. Nav. Mums jau uzspīš tādu viedokli, nu tas te nav taisnība. Sakiet, gribu jau paprasēt, kāds ir jūsu viedoklis par aizmirsujo vārdu Gardas kungs? Es jau pazīstu personīgi. Nu, tas birojas jotīgi, Romadienis. Mums īnaidnieks ir Muna Mjāļa. Par to es nesteigšu pilnībā, ko es domāju. Diplomatiski pasteigšu. Es jau pazīstu, viņš ir gudrs, spējīgs cilvēks. Reliģiskā līnijā viss tas jau Rērika, viss tos padarēšanas man nav pieņemamus. Jautāju, kāda būs šeit, tad gromas. Avot. Nu? Naudas laikam nosīdēt. Stipulonis? Nav. Kā mēs varam bez atmiņas grāmatas? Ko jūs domājat par borojumu sīnu? Es vienkārši tā visiem jautāju. Ko jūs gribat pazīt? Atkārtot, jā? Nē, es saprotu. Es domāju, ka jūs pastāvat. Tā ir mūsu vārdu, ka man gribas pastāvat. Pirmkārt, man tas te ziņa iepriecina, man tas viss patīk. Es esmu profesionāli muzikāli apdauzēts. Par to man ir par jū
to izpildītu mūziku drusku cits viedoklis, no profesionāla viedokļa, ne? Es par to lietam domāju, nav viņi tā ir jozavēr iz lietam. Tie ir daudz kas vēl cits, kas labs liedz īt. Ar mūziku lāk tā ir. Galvenais, ka pie patiktu, ka pie prieku radētu. Ir pilnīgi vienalga, ja to Šopēns rakstā, tikai lapus kaimiņš, ir pilnīgi vienalga. Es par jiem dižan mos zinu. Principā neko nezinu. To, ko man televizorā tomēr kastī pagodāja paslostā. No pieredzes es zinu, ka uz tos kastis informācijas paļautīs, nekā nedrīkst. Makarevičs, možda zināt tādu mašinu vremeni ir, kad tā ir sacījis, ka man patīk kāda bilde, es noteikti negribu iepazīt autoru. Tot man tie bildi vairs nepatiks. I par to moš labāki tā gola nezināt, tā gola nesaprast, lai palīk labus atmiņas. Tā faktiski, laikam ir galīgi jocazējis to, ka tikšanos bija mūsu ar Zojas sarunu rezultātā, kad es internetā izlasīju, īpazinos faktiski ar baigo goda gromatu, es Zoja pazvanīju, vai mums vispār ir tie gromata, vai mēs kaut ko esam pīvāk lītas kursā, vai skolos ir tie pieejama gromata, vai nav pieejama. Bet tad, kad mēs noprecizējām, ka mums bibliotēkā nav tos gromatas, jā. To Zojai rodos laba ideja, ka vajadzētu tikties ar tiem cilvēkiem, kas arī tuvāk ir saistīti ar gan tos gromatas izdūšanu, un arī varbūt dziedāt to, ko jūs tagad dziedāt, jo timā gromatā jau tas nav nekas rakstīts. Un, teiksim, dēļ to man arī rodos tas jautājums, kādā veidā un cik toli bija apslāpti tie dokumenti, kuri tik tiešām, lai ir arī 42. gadā jau daļai publicēti, bet, teiksim, otrs laika posms no 42. līdz 2004. gadam nav daļu, itamā informācijas buzumā pazaudāts, jo parasti jau nok jauna paudze drusku mēģināja slēpēt kaut ko. Pormatumus saka, paga, ko tas tos par savu dziedu. Tos dzieds pi krīvim karu, a mun dzieds pi latvīšim karu. Atkal socās tie, kā es saka, viesturis grūzēšana, sagrūzēšana. Un arī, teiksim, šodien man patika tos, ka arī skolotāji uzdot jautājumu, saka, kā tam latviešu viesturi vispār varam mocēt. Jo viens ir zinot to, ko mēs zinām visi, to, ko mēs esam piedzīvojuši, to, ko mēs varam palasēt gromatā, to, ko mūsu tāvi, vecstāvi pastosta par visam itom lītam. Otra ir tomēr te metodika, kuru uzspīš arī, teiksim, te pat izglītības ministrija virsā. Pagājiet par itu godu, tu neko nestos, tad mēs pārnosim par itu godu. Bet viesturi jau nasasklonu tādam daļam viesture ir bišķi citādi, jo viesture arī veidoja cilvēku dzēvi un cilvēks veidoja to viesturi. Un šodien tik tiešām pateikami bija pazaklausēties par tiem faktiem, kādā veidā, teiksim, arī topa baigais gods. Pateikami, ka mēs tagad būs kurs lobu gromatu arī bibliotēkā. Par skolām mēs sarunāsim, nekādu problēmu arī nebūs jau vajadzīgas. Jo manā skatījumā, jo mēs vairāk dzirdēsim tādus faktus, jāsaka tā, ka ne visi uz šodien dienu saka to, ko domāja. Ne visi. Mums tagad ir demokrātija, viņš var runāt to, ko domā. Jums brīvulēja kāda vēstījāmies par to. Jā, bet soksim arī no tos puses, kad arī mocētojas. Soksim arī no tos puses, ka arī mocētojas toža nasaka, ko es domāju visu. Jā, es pats nasaka, es nološu. Jā. Dēļ to ir labāk, ka mēs tiekūtīs tādos raizēs, mēs izjūtam
kā cilvēks, cik emocionāli tu pastosta, vai es nezabīstās pastostēt. Šodien dienā demokrātijas principā cenzūra ļoti stingra, starp citu. Ja? Tā kā arī itē jāsaprūt, kā saka, cilvēku atklātība un tā tālāk. Un paldies jāsaka. Lai jums veicās. Pateikami, ka sešus gadus motivējas latgalī, bet neaizmirst latgalīšu valodu. Mēs te visi mēģinājām to тоже popularizēt. Tā ir dovanas visiem priekšiem. Tā izgo. Man dēlam ir 10 gadu. I nesen dēls atīt no školas i saka, tās, es zinu par to latviešus izciltā. Ja gribētu porbaudēt, ja mēs varam timā zīmā izturēt. I tu jau īstoštā školā. Domāsim, ka nebūtu tāda vieta, kur mēs mūsu bērnu kādas blienis sastostam. Viesture, saka, patīsu viesturi tikai rakstot pati tauta. Pati tauta. Un te ir gromatiņa, kuru ir rakstījusi pati Maltas tauta. Represēto maltieniešu likteņu stosti. 16 stostiņi. Bet no tiem tagad palikuši dzīvi tikai 2. Līdzības palikuši dzīves. Te jūs man par pīmiņu. Bet te vēl Maltas pogosts, jo man priekšsādātojas apsūla vīnu dūtās beidzamo atnešu parodēt. Tad atdošu, citādi atdošu. Te jūs pašķirstēsit, redzēsit. Arī pīmiņas akmeņas tie ir. Lai paldies par jūsu erudīciju. Priecojamies, ka mēs jums tādi latgalīši. Par gromatiņam. Gadāsīs mums, ka bijusi kāda nepieciešama ko izdot. Mums ir te vāze, tā kā visa būtu gotova. Mēs esam gatavi palīdzēt i leloku, i mozoku, i brošūriņu, visu ko izdot. Mēs darām visu, kas cilvēkiem neskaidru gaismu. Mēs arī pazatēcamies, esam arī tevis atvēļiem būs kurieris kokiem varbūt brēžam. Ir latgaliski, lai jūs aizmirstu ne tikai runāt, bet arī palasēt. Ir tā mūsu novadņētas pagošu gadu ir izdevuši gromateņa Mīlas pavatā. Ja? Lūdzu. Es varu gribu sirsnīgi pazateikties par to visas stostiem, ko mēs te dzirdējam. Es esmu tāda nolala baznīcas viesturu pietēja, man tāda arī nolala darbeņa ir, varbūt jūs būs interesanti palasēt, ka vaigais gods īspaido ar baznīcas stipri. Tā paldies jūs jums sirsnīgs par visu. Paldies. Tēma ir ļoti nopietna, sarežģīta, te nolala stundu izrunāju. Varbūt dienai divas ikvarēs vizītkarti palūkšu beigas. Paldies, kas saprotu. Paldies visiem, kas spēja, kas klausājās, kas pacīta mani. Stostiečos no mani švaks, pīdēja moza. Deputātus vēl nāsu pējuši, negribu bejuši. Jūs lūdzu vīgli klausāties. Jūs esam aizvār cilvēku. Viena partija bija, kurā es biju, te mani izslēdza. Es esmu Tēvzmē un brīvībai viens no dibinotoju. Biju līdz deputāta palīgam, teicu sēdēju saimā. Viena lieta, kā es iz komunistiem vēlos. Manuprāt, ir 2 veidu komunisti. Tie, kas ticā, kas bija naivi, ir tie, kas apzinoti darā. Itamā gromatā, starp citu, kaut no itamā tak citā, Lešinskis apraksta kompartijas būtību. Bija kompartijas skolas, iz kuram poši cilvēki atgribu vicāties, kā kļūtu par funkcionāru un tā toļot. I no tom skolam jūs siltā iz kolkozim, iz rūpniecam, lai īpazētu tu patīsību, kā ir patīsībā. Ja daudzi mati sacevēr, nu kā tā var būt? Ir jūs uz gulaga. A tī, kas saprata, ka tā ir saprata, ka toļokie cilvēkus moņas, tī kļuva par kortīgiem cilvēkiem, sēļa augstākos padomjās, i tī ir citi komunisti, tī nav tī, kas to ļaunu nodarā. Jo nav tā daudz. Mums jau nav jopordzēja, mēs pašā sokumā, ka bija pirmos vēlēšanas acām. Vispār aizliegt pilnīgi visam, kas bijuši partijai kandidātis Saimā. Nu, ir starp tiem kāds viens labs cilvēks. Nu, viens labs cilvēks uz visu valsti, ci būs, ci nebūs, neko navainās. Nu, princips būs saglabots. A kā īlaisi, tā ir jāiziet. Un šodien mēs redzam, kas tī notiek.
Ir principi, kur nedrīkst diskutēt, izspriedeļāt. Tev nebūs nokaut, ja nebūs. Viss. Tam moš reitā var, vakarā nevar, tev nebūs zakt. Niko, nekādā veidā. A nu moš tur privatizēt, var zakt, nevar. Jūs mēs tagad ir redaguluntas, ko taisti tagad var kodot? Ir portušanā. Jā, ir, ja moš priekš kādā mašinā. Nā, man patīk, ka padzust. Zem krusta. Tā vēl padomu laikūs atceros, bibliotekā bija viens lasētojs, es daudz lasā. Es tam bija tāds prasā, vienreiz, jo bibliotekā ir Hitlera Mein Kampf grāmatā. Pīvsim ir Mein Kampf. Es atceros, man viņa valoda. Viņš no teimaniem bija. Kā viņam uzvārds bija, es neatceros vēl, bet es tāds ļūbēju iemest cīšanu, bet arī liels lasētojs bija. Tāds diezgan, es tāds daudzpusīgi intereses, jām tāds daudzpusīgs bija. Jo, tas prasa tādu grāmatu, pīvsim ir Hitlera Mein Kampf. Mēs te visus tādu šausmas, kas tas tāds par jautojumu? Kā biblioteka plauktā. Tādas laikas bībeles arī nebija. Kas? Nu, kā bibliotekā noliks plauktā to grāmatu, ka jau cilvēki varās izlasāt, es dēļ jums jau dabūšu. A man ir grāmata Stalins. Es jau vinnēju šitam uz grāmatu svētkos. Jā. Es zinu, ir jūsim te vienreizē. Tu jau lasījuši ir daudzi. Tie dokumentāli, jūs jau arī zināt to īzu grāmatu. Ļeņins tā kā arī ir laikam, Zoja, tad bija zāri. Jā, par Stalinu daudz raksta.